Šodien mēs testēsim dažādas funkcijas dažādiem vietālruņiem. Pāris jautājumiem. Vai kāda no jums ir iepriekš saskārusies ar kādu no šiem vietālruņiem? Nē. Nē. Labi. Kura no jums zina, ko nozīmē vārds vietas un vietālrunis? Es domāju, ka tas ir kaut kas tā kā vietas, kaut kas līdzīgs tā kā biets. Tā kā tā kā kaut kāds mežonīts, kas tā kā izlec un nobiedē. Kaut kāds briesmonīts, kaut kas tāds. Jā. Jā. Briesmonis. Jā. Tagad varbūt ātri noskaidrosim, ko vietālrunis nozīmē. Lūdzu, paņemiet savus telefonus, atveriet internetu un atrodam, ko nozīmē vārds vietālrunis. Vietālrunis ir pilnvērtīgs mobilais telefons, kas papildināts ar datoram līdzīgu funkcionalitāti. Kā tev tas izdevās tik ātri? Es nezinu, es tu piespēdu vienreiz šo podziņu parādījās tāds lodziņš, es ierakstīju un viņš uzreiz parādīja. Tur uzreiz tā. Un jums? Nekā. Labi. Tagad iedomājieties, kā uz telefona varētu būt vienalga kāda poga. Ko šī poga spēj izdarīt? Ja man būtu tāda podziņa, kuru nospiež, es gribētu, lai tas būtu solāris. Tu ieslēdz, sēdi kaut kur pieturā, piemēram, un sauļojies. Un tad viņš sāk pīkstēt, ka viņam ietu baterijā ārā, un tad man būtu jāuzlādē viņš. Dace? Es viņu piespiestu, un tai mirklī tam čalītim, kas man besīja, mans numurs no telefona izzustu, bet tie, kas par mani iedomājas, man uzreiz atnāktu īsziņa. Žanna? Es nezinu, ja man būtu tāda poga, tad es noteikti gribētu, lai man tā poga parāda, kur es atrodos. Piemēram, ja es apmaldos kādā veikalā, tad uzspiežot šo pogu, tad man parādītos, ka es esmu vai Charles & Kate veikaliņā vai Zārā, vai arī varbūt es trenažeru zālītā, lai viņš man parāda, kur es esmu. Tu domā GPS funkcija? Patiesībā šis telefons to spēj. Tā, jā? Labais. Jā. Tad jā, to funkciju. Re? Tiešām, bultiņi tev parāda. Jā. Viņš pat rāda, ja mēs grozamies, viņš rāda. Jā. Ja jums būtu 109 lati, ko jūs par šo naudu iegādātos? Es nezinu, ko var par tādu summu nopirkt tieši. Tieši 109? Par 109 latiem jau īsti neko nevar nopirkt. Jā, nevar. Tu pirktu telefonu par 109 latiem? Šo telefonu? Par 109 latu šo telefonu? Jā. Jā, man viņš patīk.